Talsu valsts ģimnāzijas skolēniem šogad savā ziņā 1. septembri. Pirmo viņa aizvadīja pagājušajā nedēļā, reizē ar citiem Latvijas skolēniem, taču savā skolā doties iekšā vēl nevarēja. Visbeidzot piektdien ēka tika pieņemta eksploatācijā, un šorīt nepacietīgi skolēni pulcējās pie atjaunotās ēkas durvīm. Šis vairāk pat atgādināja 1. septembri nekā pats 1. septembris. Simbolisko atslēgu Talsu valsts ģimnāzijas skolēni būvniekiem nodeva pirms gada un bija paredzēts, ka atjaunotajā ēkā atgriezties varēs jau ziemā, taču atslēgu skola atguva vien šodien. Nebija kādā brīdī tāds sajūta, ka likās, ka tas remonts nekad nebeigsies? Bija. Īstenībā diezgan daudz reizes. Talsu valsts ģimnāzija atrodas vēsturiskā ēkā, tāpēc sākoties būvdarbiem atklājās neparedzētas un iepriekšējā apsekošanā neredzētas lietas. Skolas remonts prasīja papildus darbu, laiku un finansējumu. Kopējā būvdarbu līguma summa sasniedza gandrīz 2 miljonus eiro. Kas bija tas sarežģītākais, kam jums bija jāpievērš uzmanība? Lai arī tev ir dokuments uz galda, kurš ir ekspertēts un tev viss ir skaidrs un zināms, tu vienalga neesi līdz galam droši, ka viss būs labi. To arī pierādīja pēdējā ugunsdzēsēja vizīte, kas izcēla, ka mums vēl trūkst daži ugunsdrošie logi, durvis, ka mums vēl ir jāpiestrādā. Lai gan mums ir 3 ekspertīzes jau bijuši, viss ir pozitīvs, viss ir labi. Līdz pēdējām brīdim nevar atslābt. Un ir vēl kaut kas jums ir jāizdara, ko viņi jums ir likuši? Mums bišķīt pietrūka laiks, lai mēs skolas logus nomazgātu tādā tīrības pakāpē, kā mēs gribam, bet arī tas tiks paveikts. Bet to jau droši vien komisija jums neaizrādīja. To komisija mums neaizrādīja, jā. Bet tas mums pašiem gribās, lai skola tiešām būtu arī gaiša un skaista. Vēsturiskās lietas, piemēram, kāpnes šeit restaurētas, bet daudz veidots no jauna, piemēram, pirmo reizi ēka tikusi pie lifta. Pēdējie vērienīgie remontdarbi skolā bija pirms pusgadsimta, tāpēc jaunieši atceras, ka vēl pirms gada skolā bija plaisas, sienas smērējušas rokas un visur bijis padomju laika tumšais krāsojums, ko nomainījuši modernāki un mierīgāki toņi. Diezgan liels šoks, izmainījies, balta krāsa visur, kādreiz bija krāsainā. Šoks labā vai sliktā ziņā? Ir labā, man patīk. Tas palīdzēs arī mācīties? Ja ne ilgtermiņā, tad vismaz sākumā noteikti, es domāju, gribēsies pacensties varbūt vairāk jaunas ēkas, jaunas telpas, un tā atmosfēra ir nedaudz citādāk. Skolotāji varēs strādāt ar skāriem jūtīgiem ekrāniem, un stundās varēs vizualizēt daudzas lietas, kas varbūt kādreiz varēja tikai verbāli stāstīt, un visas maņas skolniekam būs iedarbināts, lai viņš varētu domāt par 120% vairāk nekā līdz šim. Ja gadījumā notiks tā, ka pandēmijas dēļ atkal būs jāsēž mājās, tad nebūs tagad dubultsāpīgi, ka nevar nākt uz jaunu skolu? Tagad būs, jā, it īpaši būs apostīts tās visas jaunās telpas un jaunā mācību atmosfēra, un tu jau būs iegājis varbūt atpakaļ tajā klātienes mācību ritmiņā, kas ir tāds nedaudz, efektīvāks katrā ziņā par attālināto mācīšanos. Tad būs tā sāpīgi aiziet atpakaļ mājās. Mācības atjaunotajā Talsu valsts ģimnāzijas ēkā šodien uzsākas 610 skolēni, kas esot tuvu maksimumam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.